Jā, paldies. Īstenībā, ka devāt iespēju vārdu runāt, un es redzu pēc čatiņa, kad jā, grib kaut kādu pieredzi, kopā būšanu un kaut kādu veidu, varbūt kā agrīnā vecumā var pamanīt šos talantus. Nu, es, jā, kopš 21. gada strādāju ar multiple nature sistēmu, kuru daži šeit klātesošie jau zina. Piemēram, Marks arī viņu zina, bet man priecē tas, ka es šai sistēmā, šiem intelektiem un dabām vienmēr atrodu kaut kādu vēl lielāku dziļumu un vēl papildus vienmēr kaut kas jauns atklājās. Un iespējams, ka tas ir tas, kas man arī patīk tajā. Ļoti ātri, Raita, es gribu iziet cauri prezentācijai, iedot iespēju jums pašiem sajust uz sevi. Tad, kad jūs būsiet izjutuši paši uz sevi, tad pēc tam tātad uz sevi novērtēt un sajust to izpausmes spēku. Un tad pēc īsās prezentācijas es sadalīšos grupiņās, un jūs varēsiet par šo te pārunāt savā starpā un tiešām dalīties ar savu pieredzi jau kā iz dzīves to var, kā jūs esat varbūt redzējuši, pamanījuši vai sapratuši. Un tad aiziet, es iemācīšos to viņu prezentāciju uz priekšu. Par mani ļoti īsi esmu, jā, koč kopš 15. gada, ārkārtīgi patīk coaching metodas, un 21. gadā es ieguvu certifikātu Multiple Nature sistēmai, kas man ārkārtīgi aizrāva un uzrunāja, tā kā man tādas divas specifikas. Un jau gadu strādāju kā matemātikas skolotāja, kas man savukārt dod iespēju redzēt reāli klasē šo bērnu dažādību jauniešu, un jā, Dacīt, tu pacēli roku? Jā, es vispār nesaku, bet tagad es dzirdu atkal piedošanu, jā. Kaut kas ar skaņu. Mhm. Okay, jā. Tad, kad skolotājs stundā klasē stāv priekšā un kā viņi reaģē un ko viņi dara, īstenībā tur nu, tik skaisti var redzēt tos talantus arī pat reāli vienkārši matemātikas stundā, un es domāju, tur citās stundās līdzīgi ir. Un jā, un kopš pagājušā gada vasaras es esmu Stradiņu universitātes karjeras un atbalsta un labūtības centrā par karjeras izaugsmas veicinātāju. Nu tad, ejot tālāk pie talantiem, kas tad tur var izpausties vai parādīties un būt spēcīgi vai netik spēcīgi, ir tātad te monētai divas puses. Ir viena puse, kas man ir iekšā dabas dots talants, ko es vienkārši automātiski daru, arī vēl neejot skolā, bērni vienkārši dabiskā veidā, bez nekādiem noteikumiem, ja viņiem kaut kāda darbība patīk un viņi priecājas un bauda, tad tas ir redzams uzreiz. Un zināšanas savukārt ir nepieciešams, lai tad būtu tas līdzsvars, un tad es tās savas dabiskās spējas arī varu pielietot un izmantot arī profesijā. Tā kā monēta ir abas puses. Gan skolā ir jāmācās un jāiegūst šīs zināšanas, profesionālās zināšanas, gan arī šīs te jāatklāj un jāsaprot, kāda ir tā būtība un kas viņam padodās. Un šodien es stāstīšu, jā, parādīšu dažas dabas un intelektus, un jūs varēsiet tās arī pielaikot. Šī sistēma nāk tikas. Un tur ir apvienotas divas tādas jomas, tāda akadēmiskā zināšanas ar šo te austrumu gudrību, tādi nerakstīti varbūt likumi, bet viņi tiešām apstiprinās un dzīvē ir redzami. Tātad šīs te sistēma ir veidojusies tādiem diviem lieliem soļiem. Pirmais bija Hovards Gārners, kas pateica par intelektiem, kad ir jā, dažādi gudrības veidi, ka nav svarīgi, kāds te viņš piemīt, bet kāds tas gudrības veids, vai ne, nevis cik, bet kāds viņš tev ir. Un savukārt Stīvens Rudolfs ir tas, kurš to apvienoja Multiple Nature sistēmā, un tas viņa vēstījums bija, ka tam jābūt viegli un ka tas sagādā prieku. Un šodien par to prieku arī es gribu jums liekt aizdomāties un sajust viņu. Un tad šeit es parādu visas tās dabas un intelektus. Tātad ir 10 intelekti un 9 dabas. Ejam tālāk. Un tā līdzīgi kā tāda tvertne, kas laiž cauri kaut kādu plūsmu, tajā var nodefinēt, ka tā šī tvertne, tā ir tā mūsu iekšējā būtība, tas mūsu dabiskās talants, ko tiešām var redzēt jau no mazām dieniņām. Un tas prieks, kā viņš izpaužās, tā, cik viņš ir liels vai kaut kādas aktivitātes, ko negribās darīt. Un savukārt ir tā izplūde ir tā, kas ir tieši intelekta veids, tā gudrība pielikt klāt. Un, ja tad ir ritīgs prieks, tad abas divas ir spēcīgas sastāvdaļas. Bet šeit es došu tagad uzdevumu jums visiem sajust šo te
no nākamām intelektiem un dabām, ko es rādīšu, sajust tieši savu tādu prieku un enerģiju un pamērīt pašiem sevi. Ja jums ir mazs papīra stūrīts vai gabaliņš, varēsiet īsumā pierakstīt. Tātad būs, man liekas, ka 5 vai 6 intelektu un dabas, es īsumā jums viņus parādīšu. Tātad viens, tas nozīmē, ka es to varu darīt, nav tā, ka nevaru, bet man tas nesagādā lielu prieku, šad tad tikai. 3 ir tā kā vidēji, es varētu biežāk, bet varbūt ne katru dienu. Un 5, kad ir rītīgi liels prieks, liela enerģija un rītīgi varētu katru dienu tieši tādas aktivitātes darīt, par kurām es tūlīt arī stāstīšu. Vai ir saprotams, ir ok uzdevums? Lapiņas atrastas, zīmojuši ir. Tad es ļoti raiti eju tālāk, lai jums paliek vairāk laika tieši padalīties savā starpā. No? Tā. Pirmais ir ķermeņa fiziskais intelekts, tā ir tā lokanība. Nu, bērns vai nu kustīgs un apjās kokos, to tiešām var redzēt jau no mazām dienām. Ā, Ķermeņa kopējā lokanība, tāda spēja līdzsvaru labu noturēt, izlavierēties caur cilvēku pūli tādā lielākā vecumā, kad ir maziņi, viņi vienkārši rāpelējās, viņus nevar nekur apturēt. Tas ir 5, kad ritīgi sanāk, patīk un kustās un ļoti kustīgi bērni. Ja ir vieninieks, tad atkal liekas, kāpēc skriet tieši lēnām. Un man tiešām privāts skolniece viena meitenīte bija, kas pirmā klasītē vēl gadu iepriekš pirms skolas, viņa tiešām tā kā negribēja galīgi skriet. Viņa saka, ejam lēnāk, ejam mierīgāk, nav ko trakot. Un katram viņš ir atšķirīgs. Pamēriet, pielāgojiet paši sevi no 1 līdz 5, cik ļoti mums tieši patīk kustēties, būt lokanam un tāda fiziskā kustība, visa ķermeņa kopējā. Tā, es ceru, ka atzīmējāt. Ejam tālāk. Nākošais intelekts ir starppersonu, tad šis te komunikabls, citi saka komunikabls cilvēks vai kautrīgs nekomunikabls. Šis intelekts parāda, tā kā no kurienes nāk enerģija. Ja es tiekoties ar jauniem cilvēkiem, iepazīstos un runājoties, man atgriežas enerģija un es jūtos tāds prieka pilns, enerģijas pilns un gribas vēl kādu cilvēku satikt, tad tas ir spēcīga izpausme un to arī maziem bērniem var redzēt. Man jaunākais dēls, jau ejot uz bērndārzu, sveicinājās ar visiem kaimiņiem. Viņam ritīgi tas patika. Un viennieks ir tas, ka tā kā kautrīgs un tā enerģija pazūd. Viņi, jā, es varu spēlēties, bet es piekūstu, un tāpēc es negribu bieži to darīt. Atzīmējiet sev, paši atcerieties, varbūt bērnībai tagad, kā ir šis intelekts. Tad es raiti parādīšu nākošo. Tātad lingvistiskais intelekts, tā ir valoda, spēja saprast, runāt, bagātīgs valodu krājums, un ja stāsta stāstu, tad noteikti nestāst ar 2 teikumiem. Tur būs plaši aprakstīts no vienas, no otras, no trešās puses. Un arī bērni ir tieši tāpat pamanām, kad viņi ļoti, ļoti runātīgi un kad viņi netik ļoti runā. Atzīmējiet arī sevi no 1 līdz 10, tagad, cik ļoti patīk, un ir tāds viegli rakstīt arī domrakstus. Tā, es ceru, ka jūs atzīmējāt. Ejam tālāk. Nākamais ir vizuāli grafiskais, tāda spēja redzēt skaistumu, tādas skaistas lietas, noformējums, kā tas izskatās, krāsu nianses. Vizuāli grafiskais viņam noteikti būs svarīgi pašam skaisti ģērbties, redzēt skaistas lietas sev apkārt, skaistu vidi. Jā, viņi jutīs krāsu nianses, ir vai nav, un iztēloties, kā tas izskatās pasakas lasot, ir viegli iztēloties tiem bērniem. Un savukārt, ja viņš nav spēcīgs, tad atkal ir svarīgāk, protams, ka ir ērti tas apģērbs, nu, skaistums ir, bet nav tik būtisks vairs. Atzīmējiet sev no 1 līdz 5. Un es laižu nākamo. Tad ir izklaidējošā daba, vēl 2 izklaidējošā un vēl pēdējā būs. Izklaidējošā daba ir tāda cilvēka būtība, kuriem patīk pievērst sev uzmanību, noturēt uzmanību, dalīties ar uzmanību, stāstīt kaut ko. Izklaidējošā dabā bērni noteikti viņiem patiks palielīties, izstāstīt, parādīt, kā viņam ir gājis, kā izskatās. Un uzmanību var piesaistīt gan ar jokiem, gan ar stāstiem, ar dažādām aktivitātēm, vai košu apģērbu, vai darbību kādu. Un ar jokiem patīk izklaidēt. Nu, spēcīgākais ir uz skatuves būt. Es atceros sev bērnībā, man arī ļoti patika mazus koncertus taisīt un nāca klausīties kaimiņu omes, kas gāja uz veikalu, tad viņas apstājās un paklausījās manus koncertus. Bērnībā to ļoti labi var redzēt, ka tā dabiski izpaužās.
Un klasē arī viņus labi var redzēt izklaidējošās dabas. Pielāgojot sev no 1 līdz 5, un tad es par pēdējo pastāstīšu piedzīvojuma daba. Tā ir savukārt adrenalīns. Tā ir tāda vēlme meklēt izaicinājumus un vajadzības pēc adrenalīna. Cilvēkiem, kam ir piedzīvojuma daba, viņiem patīk jaunas emocijas, jaunas lietas, jauni piedzīvojumi. Viņi ļoti ātri adaptējas, pielāgojas, maina aktivitāti ātri. Viņiem var ātri apnikt kaut kas, un viņi grib atkal jaunu un jaunu. Jā, mans labs piemērs, jaunākais dēls, ko es redzu dienā, tāpēc es arī viņu tā labi varu novērot. Uh, Viņš ļoti ātri var saposties, ja ir kaut kur aizgulējušies vai kaut kas steidzīgi jāmaina plāni, tad viņš ļoti ātri pārslēdzās. Nu, neiesim uz turieni, labi, iesim uz citu pusīti. Savukārt meitai man šī nav spēcīga, un tad viņai vajag ļoti ilgu laiku, lai tā pamazām, tu man iepriekš nebrīdināji, mēs tagad nemainīsim plānus, gribu palikt pie vecām. Bet piedzīvojumi, ko patīk tiešām ir daudz jaunas lietas un riskēt, un, nu, pieaugšā vecumā tad jau var atļauties arī varbūt ar izpletni pat lēkt. Nu tā, es ātri raiti izskrēju cauri, laiks ir dārgs. Vai jums izdevās pielāgot sev un novērtēt no 1 līdz 5? Es tiešām biju, man liekas, ka ļoti ātra. Piedodiet kādu zīmi, īkšķīti vai māja ar galvu es redzu. Jā, ļoti labi, paspējāt. Brīnišķīgi. Nu, lūk, tad šīs dažas dabas un intelekti es izvēlējos dēļ tā, ka viņi tiešām ir pamanām un redzam arī stundā, es viņus redzu. Bet tā ir cilvēka būtība. Un dažreiz tas raisa emocijas, šīs te dabas. Un, protams, ja viņi ir spēcīgi un liela, tad man tas sagādā lielu prieku un lielu tādu kaifu. Un kas pa daudz, tas pa skādi, tāda vecā skāde, tāda vecais teiciens, vai ne? Un līdzīgi kā ar divriteni, ja tev ritīgi tas baigi patīk, tu vari braukt viegli, bet kaut kādā brīdī pēkšņi šis te prieks un tā lielā emocija patiesībā var nodarīt to pašam arī pāri un var noripot tā kā maz neliekās. Līdzīgais stāsts arī līdzība ar nazi, kad nazis ir tāds spēcīgs instruments, kaut ko darīt dabiskā veidā, tas ir spēcīgs instruments, un mēs ar viņu varam vai nu ar nāzi mēs varam uzsmērēt sviestu uz maizes, un tas būs ļoti labā veidā izmantots, un mēs ar viņu varam iedot kādam cilvēkam, un tas būs sāpīgi. Un ar intelektiem dabām šos, ko jūs arī jau pamērījāt, principā ir šīs te situācijas arī, kad var tiešām nodarīt arī pāri vai nu sev vai apkārtējiem, ka tas ir pa daudz, ka pa daudz, pa skādi. Vienkārši tu plūsti līdz tām emocijām un tik spēcīgi viņas tev pārņem, kad šis te, jā, tev var darīt pašam pat pāri. Nu, lūk. Un tad es gribu, jā, kas par daudz tas par skādi. Es gribu dot iespēju jums grupiņās parunāt, padalīties pašiem ar savu pieredzi. Jūs šobrīd tādā ātrā ritmā sajūtāt sevi un atcerēsieties arī, kādi jaunieši jums ir apkārt bijuši, uz jūsu konsultācijām kādi nākuši, skolā kaut kur esat redzējuši. Padalieties savā starpā, kā var redzēt no malas, ka tas intelekts vai tā daba, ka viņi ir pa daudz. Tieši šīs, ko es nosaucu, kā to var redzēt no malas, kad jau ir skaidrs, ka viņš dara pat sev pāri ar to. Nu tā, tad es dalīšu jūs grupiņās īsu brītiņu un savā starpā tad parunājiet. Varbūt ir kādi jautājumi šobrīd. Es nezinu īsti, varbūt vienkārši jādiskutē, bet kā tu domā, ka ir pa daudz? Es īsti nesaprotu. Nu, teiksim, es kaut ko novērtēju uz 5, Mhm. un es tā kā redzu cilvēku, ja tu saproti, tas tiešām ir, ka viņš ir jaudīgs, un šis viņam sanāk. Un tagad pa daudz tu domā, ko, ka tas ir. Es neizprotu, laikam, to Ko jautājumu. nozīmē, ka pat daudz? Labi, es sadzirdēju tavu jautājumu. Tā Man ar celts vai citu rociņa, vai tev ir rezonē. līdzīgi? Mhm. Man vairāk no tā Jā. pirmā asociācija, teiksim, kā es redzu, ka cilvēkam, kā izpauž to, ko viņš vairs nevar, jā, nu, ka tā kā, kad tā kā slēdz, nu, ka kaut kā nevar pieslēgties tam, kas notiek, bet tas ir Mhm. savādāk domāts. Mhm. Jā. Uh, viens piemērs, vienkārši vienu piemēru es pastāstīšu. Dāc, varbūt tev līdzīgs kaut kas ir, tu esi pacēlis Nē, roku. es gribēju palūgt, jo atšķirās, piemēram, es domāju, piemēram, par to, ka tēma, Mhm. kas bija lokanība kustīgums, es Mhm. skolas laikā tur piedalījos skolā visās sacensībās iespējamās un rajona sacensībās.
Un tagad, nu, es, nu, tā kā tik sparīgi vairs neesmu, un es domāju, kurš brīdis ir jāanalizē, vai jāanalizē tas agrīnais šī gadījumā šīs metodikas pamatā vai tas šodienas. Mhm. Kurš laika brīdis? Labs jautājums ir. Un kā var redzēt, kad ir pa daudz no dacis jautājums ir. Ar šo te kustību, piemēram, jeb kustību vai intelektu, tad, kad viņš ir bērnības posmā agrīnā, viņi veidojās līdz 16, 17 gadiem, un bērnības posmā viņš ir vienkārši, tad, kad tev nav nekāda pienākuma, tev vienkārši patīk kustēties. Un tu dažreiz varbūt pat neesi sacensībās un nepieliec šīs te zināšanas un prasmes klāt paralēli. Vienkārši svanot, tu reāli zini, ka tev patīk, un tas ir dot to foršo emociju. Un uzreiz turpināšu tālāk. Nākošais solis, kā tas var redzēt, kad ir pa daudz, nu, kad tev tik ļoti patīk sportot un kāpelēties, ka tu kaut kādā brīdī, nezinu, tur. Nu, mans piemērs no mana dēla, ka viņš mājās maziņš, viņam ritīgi patīk, un viņš rāpalējās kokos līdz kaut kādā brīdī vienkārši nokrīt no tā koka un sasit roku, piemēram, vai ka viņš jau tik ātri skrien tādā lielā kaifā, ka viņš jau uzskrien citiem bērniem virsū un ārdās pa skolu, piemēram. Ka viņiem tā kustība ir tik lielu to prieku dod, ka viņi, nu, nodara kādam jau pāri ar to kustību. Un šobrīd tātad tas intelekts viņam nevajadzētu mainīties, viņš ir tāds, kāds viņš izveidojās. Un ar treniņiem, ar tādu to zināšanu, ka liek klāt, dažreiz mēdz būt, kad man jau prieks vairs nav tik liels, bet es eju, tāpēc, ka tas ir jau ieradums un disciplīna jau klāt nāk. Šeit būtu jāmēra ne laika brīdis, kurā, bet tieši tas prieks, ka cik ļoti man tas patīk. Jo tā kustība var būt arī vienkāršāka, bet es viņu gribu darīt biežāk. Teiksim, ja es gados 40, es vairs nevarēšu tur maratonus, varbūt neesmu tam gatava, bet man patīk, piemēram, joga vai kaut kādas vingrošanas darboties, un man tas sagādā prieku, viegli padodās, es ļoti ātri jaunas kustības iemācos un atceros un daru. Tā kā prieks no tās kustības. Vai man izdevās atbildēt? Jā, jā, paldies, jā. Dacis Maida. Nu, varbūt vienkārši ejam grupās un kā kurš saprat, gan jau ir. Jā, es domāju, ka Gan padalāmies un jāsāk runāt, un gan jau tās idejas gan jau ir vai ne? uzķertītē. Labi, viss. Tad es laižu jūs grupās iekšā. Tā.